Es jau jums te kladzinu un atgādinu, ka mēs esam vasaras svētku draudzes. Tā ir, ja? Un mēs ticam svētā gara kristībai. Un mans vecais joks, protams, ir, kad saka, ar ko vasaras svētku draudzes atšķirās no citām draudzēm. Tad jūs jau zināt, ko es saku. Mēs pulcējamies kopā tikai vasarā. Pareizi, jā, mēs pa ziemu nenākam uz baznīcu. Tā nav taisnība. Bet atšķirībā no citām draudzēm mēs neredzam nekādu iemeslu uzskatīt, ka ir svētā gara darbības jomas, kuras vienkārši mūsdienās ir beigušās, jo tam nav nekāda bībeliska pamatojuma. Un viena no lietām, kas nāk arī lēnām spiežās iekšā vasaras svētku kustībā, kad atkal un atkal ir jāizstāv pārliecība un mācība par to, ka svētā gara kristībai līdzi iet runāšana valodās, jeb kā citos tulkojumos raksta runāšana mēlēs, kas burtiski nozīmē, ka cilvēki runā valodā, ko nav mācījušies. Un es gribētu šodien par to druscītiņu parunāt, cik man te bišķiņi ir atķeksēts nozīmēts, ko es gribu pateikt. Jo skaties, kā Jēzus teica, iesākšu ar Marka evaņģēlijas 16. nodaļu 2 pantus. Marka evaņģēlijā 16. nodaļā 2 pantu. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdz manā vārdā, tie ļaunus garus izdīs, jaunām mēlēm runās. Amen. Viena no zīmēm, ko viņš saka, kas iet līdz, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs, neveselie viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Amen. Amerikā ir draudzes, kur viņi dievkalpojumā stiep iekšā čūskas un nēsā un tā tālāk un tā tālāk. Bībele neliek to darīt, bet kad jūs lasat par apstulu Pāvilu, kad viņš kurināja ugunskura no žagaru saikšķa izlīdi čūska, apvijās viņam ap roku un vietējie domāja, tūlīt noliks karoti. Un tā, ka viņš nenomira, tad viņi domāja, tas gan ir super cilvēks, ja? Bet Dievs deva brīnumu, kas piepildījās, un tas viņam nekādā veidā nekaitēja. Manā vārdā tie ļaunas gars izdīs, jaunām mēlēm runās. Jaunām mēlēm runās. Jēzus burtiski saka, ka ticīgiem viena no zīmēm, kas iet līdz, ir runāšana jaunās valodās, ko cilvēki nav mācījušies. Un es ar jums par to gribu drusīriņ parunāt, jo ir visādas idejas, visādas domas vasaras svētku dienā, kad nonāca svētais gars. Apustuļdarbi 2. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Tur rakstīts šādi vārdi, skatieties. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepež no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā ugunsmēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, varēja rakstīt tulkojumā valodās, kā gars tiem deva izrunāt. Kā gars tiem deva izrunāt. Citās tas nozīmē ne savā parastajā valodā. Ne savā parastajā valodā. Un tā, es jums lasīju arī notikumu, kas tur bija aprakstīts viss. Viņš saka, kā tas var būt, ka viņi runā valodās, kurās runājam mēs, viņi ir galilieši, viņiem vajadzētu runāt savā valodā, bet viņi runā mūsu valodās, viņi runāja valodās, pagodināja Dievu, teica Dievu, un tur skaitīja, tur citi ir skaitījuši, citiem sanāk 18, citiem sanāk 17 valodas, laikam jau tuvāk ir tas, ka 17 dažādās valodās tie cilvēki runāja, un tie viņus atpazina. Tas nenozīmē, ka apustuļi runāja tikai, jeb tie, kas kopā tur bija, visi sanākuši, iespējams kādi 120, viņi bija spriežot pēc 1. nodaļas, ka viņi runāja tikai šajās valodās, bet tie cilvēki, kas bija no šīm vietām, dzirdēja un atpazina savas valodas, un priekš viņiem tās bija citas, jaunas, ne sava parastā valoda, ne tā valoda, ko viņi ir mācījušies. Un otrā lieta, kas šeit rakstīts, viņi runāja, kā gars tiem deva izrunāt. Viņi runāja nevis to, ko viņi savā prātā ir domājuši, bet viņi runāja to, ko svētais gars ir devis. Tie no jums, kas esat saņēmuši svētā gara kristību, jūs zinat, ka jūs lūdzat Dievu valodās, jūs varat galvā nodarboties ar matemātiku, un tas viens otram netraucē. Amen? Jo prāts netiek iesaistīts, tieši tā kā Bībelē rakstīts, prāts paliek neauglīgs, prāts netiek iesaistīts tajā, lai radītu šo valodu. Tu runā to, ko tev dod cita persona, Dieva svētais gars. Amen? Amen? Tāpēc Bībele saka, ka prāts paliek neauglīgs, tu runā to, ko tev dod Dieva gars. Tāda valoda, svētā gara dota runa ne tavā dzimtajā valodā. Svētā gara dota runa ne tavā dzimtajā valodā. Un tad, kad runā par svēto garu, jūs aiziesiet bez maz vai uz jebkuru draudzi, jums pateiks, jā, svētais gars ir.
jā, svētā gara kristība ir, jā, jūs varat dabūt svēto garu, kur nu jums pateiks, kurā brīdī jūs to dabūnat, bet tā, ka jūs nonāksiet līdz valodām, jūs pamanīsiet, ka sākās milzīgas atšķirības. Parasti jums pateiks, 1. gadsimtā tas ir beidzies, tad vēl pateiks, ka valodas ir zīme neticīgiem, un viņi visi ir ticīgi, un tāpēc viņiem nav jārunā valodās. Amen. Es jums gribu parādīt no Bībeles, ka apustuļi, kuri bija ticīgi, vienalga valodas uzskatīja par zīmi svētā gara kristībai. Patīk tas vai nepatīk, tā tas Bībelē rakstīts, un to var tā redzēt. Apustuļu darbos ir 5 vietas, kur rakstīts par kristību svētajā garā. 5. 3 no viņām uzreiz ir pateikts, ka cilvēki runāja valodās. 2 nav pateikts, viena ir Samārija, otra ir apustulis Pāvils, bet apustulis Pāvils saka, paldies Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju valodās. Amen. Vairāk par jums visiem runāju valodās. Cilvēkiem bieži vien problēmas ar valodām ir, par Samārijas pēc tam izstāstīšu man konspektēt. Cilvēkiem ar valodām bieži vien problēmas ir tieši tur, ka prāts paliek neauglīgs. Kaut kas notiek, ko es nekontrolēju. Tava kontrola attiecībā uz to ir tikai tik tālu, ka tu ļauj svētiem garam runāt. Tu vari aiztaisīt savu mutu un nerunāt, un tu vari nodot savu muti kā instrumentu svētā gara rīcībā. Amen. Personai, kur mājo tevī, amen. Jūs jau zināt, kam Dieva dēla nav, tas nav viņa. Dieva dēls mājo mūsos caur svēto garu. Esat dzirdējuši, ja? Amen. Ja? Tu uztici savu instrumentu, savu muti, uztici svētiem garam un runā to, ko gars Dievs runāt. Un tad reizēm es esmu pats arī cīnījies ar domas lūdzu Dievu valodās. Un man reizēm jau paliek garlaicīgi, es domāju, nekas nenotiek, jo es neredzu, ka kaut kas notiek. Nu, es neredzu, ka kaut kas notiek, mans prāts vēl paliek neauglīgs, es neredzu nekādu rezultātu. Bet Bībele apgalvo, ka tas, kas lūdz garā, viņš uzceļ sevi. Amen. Uztaisa sevi. Amen. Dievs sagaida, ka es ticēšu un paļaušos, ka lūdzot valodās es uztaisu sevi. Otra lieta, kas rakstīta vasaras svētku notikumā, rakstīts, ka viņi pauda Dievu varenos darbus. Amen. Tas nozīmē, ka tad, kad es lūdzu valodās, tiek pagodināts Dievs. Amen. Tiek pagodināts Dievs. Vēl Bībelē rakstīts, ka tas, kas lūdz valodās, viņš runā noslēpums tam kungam. Tas nozīmē, ka tajā brīdī manā lūkšanā tiek pateiktas lietas, kuras es pats nezinu, kuras es pats nesaprotu, bet svētais gars pasaka tēvam, tam, kurš man var visu dot, amen, to, kas ir vajadzīgs, kas ir nepieciešams. Amen. Es zinu, ka ir cilvēki, es tagad tādu ievadu stāstu, es zinu, ka ir cilvēki, kur es īpaši Ukrainā mācu. Pasaules cilvēks aizlūk Dievu par slimajiem, atnāk slimais, viņam prasa, ko tev vajag. Daži pat neprasa, ko tev vajag. Viņš atnāk, uzliek rokas virsū, mauc valodās visu laiku. Es viņam saku, valodās lūks mājās, tagad paprasu, ko viņam vajag un aizlūdz, lai Dievs dziedina. Viņš man skatās lielām acīm, zingā, ja? Un tad es, lai tos, ko gribu satricināt, es viņiem saku, tev ko ticības nav, lūdzu latviski, lai var dzirdēt, ko tu prasīji, lai mēs zinām, ka Dievs nedēv, ko tu prasīji. Var lūgt valodās. Bet ja jūs lūdzat valodās pie slima cilvēka, tad paprasiet, lai Dievs jums iedod valodu skaidrošanu. Ja Dievs jums nelodod valodu skaidrošanu, lūdziet latviski. Žen bērziņ kaut tu vesels palikt. Amen. Amen. Un es viņus mācu, es saku, paprasi, kas viņam kaiš, un par to arī Dievam paprasi. Amen. To, ko vajag, to arī Dievam paprasi. Teic, lūkšana valodās ir dota, lai uzceltu tevi. Lūkšana valodās pauž Dievu varenos darbus. Lūkšana valodās ir noslēpuma teikšana tam kungam. Amen. Ja lūkšanai valodās nāk līdzi vēl mēļu skaidrošana, tad tā jau kļūst par dāvanu, kas ir dot draudzēm, lai nestu svētību. Bet skatieties, runāšana valodās ir runāšana valodā, ko tu neesi mācījies, valodā, ko tev dod Dieva svētais gars, valodā, ko tu pats nesaproti. Otrā lieta, kas ir saistīta ar runāšanu valodās, apustuļu runāšanu valodās pieņēma kā zīmi kristībai svētajā garā. Jā, apustuļu runāšanu valodās pieņēma kā zīmi kristībai svētajā garā. Patīk tas vai nepatīk, tā tas ir Bībelē. Skaties, apustuļu darbu 10. nodaļa. Apustuļu darbu 10. nodaļa, 44. un tā tālāk. Kamēr es padzeršu ūdeni, varat palasīt lēnām. Izlasījāt? Tiem, kas man neklausīja un nelasīs, izlasīšu priekšā. Pēterim vēl runājot, svētais garš nāca pār visiem, kas šo vārdu dzirdēja. Tas ir Kornelija namā pagāni. Sēž un klausās Dievu vārdu. Un ticīgi apgraizītie, tie ir jūdi, kas ir atnākuši kopā ar Pēteri skatīties, kas notiks ar pagāniem, kas Pēterim bija līdzi izbijās, ka svētā gara dāvana bija izliet pār pagāniem. Jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam. Amen? Amen? Viņi dzirdēja, tos runājam mēlēs, un Dievu teicam, tad Pēteris atbildēja, kas varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristībai,
kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs. Amen. Tāpat kā mēs. Tas nozīmē, ka apustuļi skatoties uz svētā gara kristību, kad viņi jautāja, kā mēs varam zināt, vai viņi ir saņēmuši svētā gara kristību. Mēs zinām, un mēs droši zinām, jo mēs dzirdam, ka viņi runā valodās. Amen. Mēs tagad zinām, ka viņi ir saņēmuši svētā gara kristību, jo viņi runā valodās. Amen. Tad, kad cilvēkam pastāsta, ka var saņemt jebkādā veidā, tad viņš pieņem, ka viņš ir saņēmis jebkādā veidā, un viņš nekad nezina, viņš ir saņēmis vai nav saņēmis. Amen. Viņš nekad nevar zināt, viņš ir saņēmis vai nav saņēmis. Amen. Ja es saviem bērniem naudu braukšanai uz Rīgu dot ticībā, viņi man dzīvot mājās. Ieveļās tāds pie kases Elizabetei līdzīgs radījums un saka, tēvs man iedeva ticībā naudu, lai es brauktu uz Rīgu, jūs man varat iedot ticībā biļeti. Labi, ja neizsauks apsargus. Pareizi. Pareizi. Ja jums veikalā ticībā desu iedot pēc tam, kad esat samaksājuši. Nu nevajag tik. Desu tomēr ir īpaši kaut kas, to tā nevajag. Bet tad, kad ir runa par mūžīgām Dieva dāvanām, ticībā, atdziedināšana nevar tā dara. Kāpēc tu klibo? Es nekliboju, es esmu dziedināts Jēzus Kristus vārdā. 5 gadi ticībā dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Nekas nenotiek. Ja 6. gadā palikt dziedināts, es pieņemu ticībā, bet daži tā arī nomirst ticībā. Tieši tāpat ar gara saņemšanu, ar svētā gara saņemšanu. Apustuļi uzskatīja, ka runāšana valodās ir zīme tam, ka viņi ir saņēmuši svētā gara kristību, tie, kas klausījās. Amen. Amen. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur stāst, ka var saņemt kā gribās, es jūtu, es čuju, es vēl kaut ko. Man ir bijušas dažādas labas sajūtas arī pirms svētā gara saņemšanas. Dievs ir pieskāries īpašā veidā arī pirms svētā gara saņemšanas. Un tas nebija nekas cits kā īpašais Dieva pieskāriens. Dieva mīlestība esmu sajūts, Dieva tūmu esmu sajūts, esmu priecājies un vispārējais ir bijis. Bet svēto garu es saņēmu tajā brīdī, kad sekas tam parādījās. Un es sāku runāt valodās. Es svēto garu vispār saņēmu dīvainā veidā. Es esmu stāstījis endās reizes, bet ir 2 stāsti, ar kuriem es jūs mocīšu, kamēr vien spēšu, kā es paliku ticīgs un kā es saņēmu svētā gara kristību. Es biju dzīvojis vasaras svētā draudzē baigo laiku, un es biju dzirdējis, kā cilvēki runā valodās, un man visu laiku bija bail, ka es nesāku atdarināt, ko citi runā. It kā es varētu iegaumēt visu to bum, ko viņi te runā. Jā, bet vēlns jau ir viltīgs, viņš parunā un cilvēki, noteikti es esmu iegaumējis. Es māku tagad runāt, es esmu saklausījies. Un man bija tik šausmīgi bail, ka es nezināju, man tik gribējās īstu kaut ko, jo es redzat neticēju tam, kas Bībelē rakstīts, ja jūs ļauni būdam, zināt, dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs debes tēvs dos labu tiem, kas lūdz viņu dienām un naktīm, un citā vietā rakstīts svēto garu tiem, kas viņu lūdz dienām un naktīm. Amen. Tas nozīmē, ka tā, ka es saku, Dievs dod man svēto garu, neviens vēlns pa vidu man neko nevar iesmērēt, jo Dievs vienkārši ir apsolījis, ka viņš man dos savu svēto garu. Amen. Un daži no jums manī klausās un vienalga netic, ja nu vēlns tomēr. Ja nu vēlns tomēr varētu vienreiz aizvākties no jūsu dzīves un jūs sākt ticēt tam, ko Dievs ir teicis? Ko? Varbūt vērts izmēģināt. Un es parunāju ar studentu mācītāju Maskavā Bībeles skolā, jo situācija bija smaga. Mēs bijām 55 pentikosti, no kuriem 3 nebija saņēmuši svētā gara kristību. Viņš man pasauca, Agri, kā tev ir ar svētā gara kristību? Es saņēmu, es saku, nē, bet mēs esam 3. Viņš saka, nē, tas tur saņēma, jūs palikāt 2. Viņš tā arī man pareica. Es vēl tagad atceros, es tā viņa kabinetā sēžu, domāju, bāc, piedod sieva. Ak vai, es negribu būt pēdējais. Es patiešām to nodomāju. Un viņš man izstāstīja visas raksturvietas, kuras es zināju, es viņam pats viņas varēju izstāstīt, bet kaut kas notika manī, es noticēju, zināt, ir atšķirīga ticība. Dievs kristīja ar svēto garu, es ticu. Un tad ir otra ticība. Dievs kristīja mani ar svēto garu, un tā ir ticība, kur ir vajadzīga, lai kaut ko saņemtu. Amen. Tāpēc arī ar dziedināšanu mēs ticam, ka Dievs dziedina. Aleluja, bet tad, kad man pašam vajag, man ir jāsāk ticēt personīgi. Un tad reizēm sāks žagoties ticību. Es noticēju. Viņi saka, viss tad tev jānāk pie mums uz lūkšanu grupu. Mēs atnācām kaut kādā tur vienā skolas telpā. Viņi aplītī sastājas, lūdz Dievu. Es visu laiku lūdzu Dievu un es visu laiku kontrolēju, lai tikai es pats nesāktu runāt.
Redzat, Bībelē rakstīts, ka viņi runāja, kā gars tiem deva izrunāt. Jo ja es turu muti ciet un nerunāju, tad diez vai svētais gars man blakus sāk runāt. Un ja arī svētais gars man sāk blakus runāt, tā nav kristība svētajā garā, tā ir Dieva balss, kur dzird ar ausi. Tādas ir dzirdējuši pat pagāni. Āmen. Kontrolēju sevi. Vienā brīdī laikam zaudēju modrību. Zini kā, aizrāvos, aleluja, slāva debes tēvam, zaudēju modrību. Un man tie apkārtēji ir laimīgi, aleluja, Господь, агрис, охрестил Духом Святым, слава Тебе, Господи. Es domāju, когда он успел. Jo es nevaru saprast, pa kuru brīdi viņš paspēja, kurā tas notika. Bet, vesels bars saka, ka viņi ir dzirdējuši, ka es lūdzu Dievu, не по-нашему. Bet man pašam sajūta, es eju mājās, tur baigais žoks, zinat, kā Padomu Savienībā bija vislabākā valsts pasaulē, tāpēc visiem bija milzīgi žogi. Jo, ja nebija žoks, viss aizgāja, zinat, ja? Все, что плохо лежит, viss ir aiziet, ja? Milzīgs žoks tāds dēļ, un es eju ar to milzīgo dēļ žogu. Iekšā pārliecība, ka es esmu saņēmis svēto garu. Uz sejas muļķīgais tas tāds laimīgs, zini, tā kā nevar saprast par ko. Aizgāju mājās, iegulos gultā jau vakarā, un es vēl tagad atceros, es Dievam saku, Dievs, tu zini, ka man saka, ka es esmu saņēmis svētā gara kristību. Man pašam ņukšķ, čuja un poņa saka visu, ka ir. Es pilnīgi jūtu, ka ir. Es saku, debes tēvs, tu man lūdzu piedod. Vienalga saka, ja tas ir no manis, ja es no paša izdomāta runāšu tagad, jo es runāšu to, kas man nāk, tad tu man lūdzu piedod, bet man negribās arī nerunāt. Un laižu vaļā to, kas nāk. Guļu, laimīgs, viss, aleluja, runāju, domāju, man taču rīt jāceļās 6, jābrauc uz Bībeles skolu, man 2 stundas bija gan arī kopā, cik tur sanāca. Ar kājām metro un autobusu un visu kopā. Un Maskvās bija. Un es beidzu runāt, jo Bībelē rakstīts, ka tu tie pravieši gar praviešiem klausa, aiztais muti ciet un viss, un skaņa apstājās. Ja? Tāpēc daži brīnās, kāpēc nevar saņemt svēto garu. Ausis nav dotas runāšanai, bet klausīšanai, muti ir dot runāšanai. Un es guļu gultā, un es saku, laikam jāapsaka Dievam paldies, viņš tomēr man kristīs ar svēto garu. Es saku Dievam paldies, ka viņš man kristīs ar svēto garu un raužu vajā valodās. Ilgi runāju valodās, lūdzu Dievu valodās. Es domāju, man šodien jāceļās. Laiks iet, šausmīgi daudz jau laiks iet. Es saku, debes tēvs, viss, čau, paldies, muti ciet. Es guļu. Es domāju, jāapsaka viņam paldies, viņš tomēr man kristīs ar svēto garu. Es saku, kungs, paldies tev, kad kristīja man svēto garu un aiziet valodās. Laižu vaļā valodās. Ilgi. Goda vārds. Ilgi. Bet tad vienā brīdī man uznāk arī šaubas. Es saku, debes tēvs, man bija viens pasniedzējs, kurš teica, kad viņš brauc mašīnā, viņš lūdz Dievu valodās. Viņš saka, bet tad, kad es nogurstu no tās valodas skaņas, viņš saka, es gribu savādāk, es vienmēr, viņš saka, es lūdzu Dievu, viņš saka, Dievs, pamaini man valodu. Viņš saka, un Dievs maina. Un es guļu, es saku, Dievs, lūdzu piedod. Es saprotu, ka man es kristīs svētajā garā. Lūdzu piedod, tikai lūdzu piedod. Bet, ja tas patiešām ir no tevis, vai var būt tā, ka valoda mainās? Un es lūdzu Dievu valodās, un valoda nomainās. Un valoda nomainās, es lūdzu citā valodā. Un es viņam saku, Dievs, lūdzu piedod, man pirmā valoda patika labāk. Goda vārds! Un valoda nomainījās vēl vienreiz. Es klausos, viņa nomainījās vēl vienreiz. Jūs domājat, es paliku ticīgs? Es stāvu Bībeles skolā, lūdzam Dievu, blakus mans draugs Andrejs Kaļevaško, Ukrainas, lūdz Dievu valodās. Aš zaļivājats, zin tāds, un es klausos, es domāju, Andrejs valodās lūdz smukāk nekā es. Goda vārds! Mums bija viens vīrs, kas nemāco franču valodu, lūdz Dievu francisku, un tad tur viens baptists nāca klausīties, kā viņš lūdz Dievu franču valodā, un teica, neticam. Bet, man nav smukā valoda. Un laikam Dievs tomēr ir žēlsirdīgs. Es nezinu kā, bet man rodās aizdomas, ka viņš ir. Es stāvu metro un braucu, un man blakus stāv 2 tādi daudz tumšāki vīri par mani. Gandrīz melni. Sarunājās savā starpā. Viņiem valoda apmēram bija tāda tik, buk, tak, punk, tok, puk. Es klausos, lai Dievs man piedod, bet pirmais, kas man galvā ienāk, zini, ko es nodomāju? Es valodās runāju smukāk nekā viņa dzimtajā valodā. Goda vārds! Dievs ir žēlsirdīgs Dievs, amen. Dievs arī tiek galā ar mūsu šaubām.
Bet apustuļi runāšanu valodās pieņēma kā zīmi, ka svētais gars ir nācis pār tiem, kuri runā valodās. Amen? 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 Nē, tas, ka valodas jūsu mutē nepadara jūs par super cilvēku, tas vienkārši ir apsolījums, ir piepildījies, un jūs esat saņēmuši spēku kalpošanai. Kā viņi zināja, ka pagāni ir kristīti svētajā garā? Jo dzirdēja tos mēlēs runājam. Amen? Zinat, ko es gribu? Kaut jūs visi dzirdētu sevi mēlēs runājam. Dievs arī to grib. Dievs arī to grib. Tā ir normāla bībeliska pieeja šai lietai. Agri, kā es varu zināt? Es zinu, ka tas prasa ticību. Protams, tas prasa ticību. Ka tu nevis sāc izdomāt kaut ko tur vervelēt, bet ka tu ļauj Dieva svētiem garam tajā brīdī, kad Dievs tev dod, tu uztici savu instrumentu muti un ļauj viņam runāt. Amen? Es bieži vien domāju, kāpēc tieši runāšana. Ja es teicu, jūs dabūsiet spēku un būsiet mani kas? Liecinieki. Kad es runāju valodās, es runāju to, ko man svētais gars dod. Kad es runāju latviski to, ko man svētais gars dod, tas ir vai nu pravietojums, vai nu sludināšana, ko Dievs ir devis ar savu garu. Amen? Amen? Amen. Trešā lieta, kas jums jāzina par svētā gara kristību. Jaunpiedzimšana un ūdens kristības netika uzskatītas par svētā gara kristību. Jaunpiedzimšana un ūdens kristības netika uzskatītas par svētā gara kristību. Es zinu, ka ir mācības, kuras saka, jūs dabujāt svētā gara kristību pie ūdens kristības, citi dabūja pie jaunpiedzimšanas, un katram ir sava ideja, jo kaut kādā veidā mēģina apiet. Kaut gan vecajās baznīcās, pavisam tajās it kā vecajās, viņi atzīst, kas tur viņiem skaidās visādi, tur uzliek rokas un tur visu kaut ko, bet bez valodām, protams, viņi to neatzīst. Skaties, Apostoļu darbi 8.12, palasīsim bišķi Bībeli. Apostoļu darbi 8.12. Filips aiziet uz Samārijas pilsētām miestiem, sludina viņiem Jēzu Kristu, ja? Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju, burtiski labo vēsti par glābšanu, par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties vīri un sievas. Apostoļi kristīja cilvēkus, kuri ticēja sludinātajam vārdam. Amen? Amen? Tas nozīmē ticīgie cilvēki, kas bija palikuši ticīgi Samārijā kristījās. Amen? Metna augšā nākamo rakstvietu. Man ir nākošā raksturvieta, man ir no 14 līdz 16. Bet apustuļi Jeruzālēmē dzirdējuši, ka Samārija pieņēma Dievu vārdu. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā rakstīt, cik viņu pieņēma Jēzu Kristu Dievu vārdu, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Amen? Amen? Sūtīja pie tiem Pēteru un Jāni, kas nonākuši lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Apustuļi neticēja, ka jaunpiedzimšana un ūdens kristība ir devusi viņiem svētā gara kristību. Kā es to zinu? Re, kur rakstīts? Redz, kur rakstīts. Jo, ja viņi tam ticētu, viņi teiktu, viss kārtībā, mums tur vairāk nav ko darīt. Viss ir piepildīts. Viņi netic tādiem brīnumiem, kā sludina mūsdienu baznīcās. Viņi ticēja citiem brīnumiem, miroņu augšām celšanai, slimo dziedināšanai, bet tādiem brīnumiem, ka svētā gara kristība ir vienlaicīga ar jaunpiedzimšanu vai ar ūdens kristību, viņi neticēja. Jo, ja viņi būtu ticējuši, viņi uz Samāriju nebūtu gājuši. Amen? Kāds seko līdz manai loģikai, ko? Un ja tie, kas neseko, tiem ir 16. pants. Jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kungu Jēzus Kristus vārdā. Amen? Tas ir skaidrs Pentekosti. Halo! Kāpēc es jums te stāstu? Pentekostiem ir tendence, vasaras svētku ticīgajiem ir tendence kaunēties par savu ticību. Mūsu ticība, cik nu vien mēs spējam, mēs esam centušies viņu pamatot Dievu vārdā. Amen? Jo būtu dīvaini censties pamatot savās sajūtās. Mēs gribam piedzīvot un izbaudīt Dievu, bet tas, ko mēs piedzīvojam un izbaudam, mēs gribam to pamatot Dieva vārdā. Amen? 17. pants. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu. Cilvēki, kas bija pieņēmuši Jēzu Kristu, cilvēki, kas bija kristījušies ūdenī, cilvēki, kas bija pieņēmuši Jēzu Kristu, cilvēki, kas bija kristījušies ūdenī, saņēma svēto garu. Amen? Tad, kad atnāca apustuļi un uzlika rokas, viņi saņēma svēto garu. Paskatieties 18. pantu par tām pašām valodām, ko es teicu, jums paskaidrošu. Bet Sīmanis,
Bija tāds burvis un dzīvnieks, kurš nodarbojās ar dziedniecību kaut kādā acīm redzot, nožēloja savus grēkus, palika ticīgs. Un tad viņš skatās, ka apustuļi atnāk, ka apustuļiem rokas uzliekot dabūs svēto garu, tiem piedāvāja naudu. Vēsturnieki, vispār man bībeles skolā ir mācījuši, ka vecos laikos tur tie dziednieki ir spējas arī, es tev spējas, tu man, protams, atalgo par to. Skaties, nav rakstīts Samārijā, ka viņi runāja valodās. Bet ja jūs lasīsiet stāstu par Samāriju, jūs izlasīsiet, ka Samārijā valdīja milzīgs prieks. Tā ir rakstīts. Daži cilvēki saka, es saņēmu svētā gara kristību. Es saku, kā tu zini, es biju ļoti priecīgs. Es arī esmu bijis ļoti priecīgs, ļoti bieži. Es vakar biju priecīgs. Neredzējāt, sievietes stāv un raud, onkolītes laukā astiņas. Puišie smaida, koki mētājās pa ledu. Neredzējāt, ja? Jūs esat svēti, jūs vakar hoķi neapskatījāties, ja? Man sieva iebās galvu istabā un teica, tad, kad viņi dziedās himnu, piecelies kājās. Vakar latvieši vinēja hoķi. Pamat laikā. Iedomājieties. Un bez manas palīdzības. Jo es parasti skatos, es zinu, kas viņiem jādara. Es viņiem varu pateikt, viņi nedara to, ko es saku. Es biju priecīgs, domāju, yes! Man šodien vēl vairāk iepriecināja, man teica, ka Mairis esot iedevis vienam bietē vakar. Jūs nezināt, kas ir Mairis. Jums nav jāzina, kas ir Mairis. Briedis. Tā man saka, briedis esot iedevis bietē. Paragiem riktīgi, ja? Atslēdza, ja? Ej nost! Es vēl priecīgāks paliku. Es domāju, skaties, hokejisti vinnē, bokseri vinnē. Es domāju, smaids uz lūpām. Bet vai tas nozīmē, ka es tajā brīdī saņēmu svēto garu, kad es sēdēju un biju priecīgs? Agri, jā, tu nesaproti, es esmu bijis priecīgs baznīcā. Es arī baznīcā esmu bijis priecīgs pirms svētā gara kristības. Arī Samārija bija priecīga, bet viņa nebija kristīta svētajā garā. Amen? Jo redz, svētā gara kristībā ir īpašs uzdevums. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Jēzus teica vispār, ka svētā gara kristība pasauli nevar dabūt, jo tas apsolījums pieder tiem, kas ir viņējie. Viņš saka, tiem, kas ir manē, viņš tā apustuļiem stāstīja. Tev ir jābūt Dieva bērnam, lai tu varētu dabūt svētā gara kristību. Un tad es esmu lasījis komentārus, pat vecu, tur tādu onkoļu komentārus, ja nemaldos, viens no viņiem man nebija pat Kalvins. Un kad viņi runā par šo te, jo zīmes un brīnumi bija notikuši, viņi bija redzējuši zīmes un brīnumus, prieks viņiem bija. Un šeit ir rakstīts, kad Sīmanis redzēja. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad apustuļi uzkrāva roku uz galvas samārietim, bārdainam samārietim no Romas rajona, uzliek roku uz galvas, kaut kas notika, ko varēja redzēt. Amen? Kaut kas notika, ko varēja redzēt. Un tad, kad viņi pētnieki to pēta, teologi, viņi saka, acīm redzot, viņi runāja valodās, jo citu izskaidrojumu nav. Jo zīmes un brīnumi bija bijuši, prieks bija bijis, Kristus ir pieņemts ūdenī, viņi ir kristījušies. No tā arsenāla, ko raksta apustuļu darbi, praktiski paliek jums tikai valodas. Amen? Lūk, Jeruzālēmē nonāca svētais gars, viņi runāja valodās. Par pagāniem nonāca svētais gars Kornelija namā, viņi runāja valodās. Jaunpiedzimšana un ūdens kristības, kas notika Samārijā, apustuļi to neuzskatīja kā zīmi, ka cilvēki ir saņēmuši svētā gara kristību. Un skaties, lai to apstiprinātu, man ir vēl viena raksturvieta, apustuļu darbu 19. nodaļa, 1. un 2. pants. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā un sastaps dažus mācekļus, viņš tiem sacīja, vai jūs dabujāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Amen? Pēc Samārijas tā ir normāla prakse. Palika ticīgs, nokristījās ūdenī, saņēma svēto garu. Mūsdienās es nezinu, kāds ir. Palika ticīgs, 6 gadi pierādīja, ka ir ticīgs, tad nokristījās ūdenī, un tad 20 gadi gaidīja, kamēr saņem svētā gara kristību. Pirmajā draudzē es to neredzu. Tajā pašā dienā, kad viņi ticēja, viņi kristījās. Amen? Tā ir. Tik līdz tika pie ūdens, tā viņi kristījās. Latvieši mēs varam attaisnoties ar to, ka palika ticīgs decembrī un visu ūdens bija aizsals. Bet nākamo raksturvietu.
To dzirdējuši, apostols Pāvils viņiem izskaidroja par ticību uz Jēzu Kristu. Viņi bija kristījušies tikai ar Jāņa kristību. Viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā. Un Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Kad Pāvils uzlika tiem rokas. Nevis, kad viņi kristījās, bet kad Pāvils uzlika tiem rokas. Amen? Halo, amen? Nevis, kad viņi kristījās, bet kad Pāvils uzlika tiem rokas. Amen? Amen? Skaraties, viņus nosauc par mācekļiem. Apustuļu darbos par mācekļiem sauc cilvēks, kas seko Jēzum Kristum. Vēlāk jau Antioķijā viņus sāk saukt par kristiešiem, līdz tam viņus sauc par mācekļiem. Pat tad, kad Bībelē rakstīts, ka Antioķijā viņus sāk saukt par kristiešiem, vēl pēc tam apustuļu darbos lieto vārdu mācekļi. Tas nozīmē, viņi tic uz Jēzu Kristu, viņiem nav iespiesta bībelīte no viena vāka līdz otram, viņu ticība ir ierobežota, tik cik viņi zin. Apostols Pāvils viņiem izskaidro to, ko viņi nezin, tā kā viņi ir Kristus sekotāji, viņi labprāt kristās ūdenī Jēzus Kristus vārdā. Kad viņi ir nokristīti, Pāvils viņiem uzkrāv virsū rokas, viņi saņem svēto garu. Jo ja Pāvils būtu ticējis, ka viņi ir dabūjuši svēto garu no tā brīža, kad kļuva mācekļi vai nokristījās, viņš nebūtu viņiem līdz virsū rokas, lai viņi saņemtu svēto garu. Amen. Un zinat, kas notika, kad viņi saņēma svēto garu? Esat, kas tur rakstīts? Runāja mēlēs un pravietoja. Runāja mēlēs un pravietoja. Runāja mēlēs un pravietoja. Mēs esam vasaras svētku draudze. Mēs ticam, ka tas, kas notika ar viņiem, notiek joprojām arī ar mums. Amen. Jēzus teica, jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Vienam manam paziņam uz mašīnas ir uzlīmēts aizmugurē. Ko darīt? Padoties Jēzum Kristum. Un lai arī cik tā frāze ir tāda, ko darīt līmenī, ja, tad es jums neko citu nepateikšu. Ko darīt ar to visu? Vajag padoties Jēzum Kristum. Vajag padoties Jēzum Kristum. Ja tu gribi baudīt savā dzīvē patiesu Dieva svētā gara spēka darbību. Agri, ja es neesmu kristīts svētajā garā, vai es neesmu kristietis? Nē, tu esi kristietis, tu esi jaunpiedzimis Dieva bērns. Protams. Agri, ja es neesmu kristīts svētajā garā, vai tad Dievs uz mani nerunā? Protams, ka runās. Tāpēc Dievs uz tevi runāja vēl tad, kad tu nebija kristietis. Jo Bībele saka, ka svētais gars tev pārliecinās par grēku, par taisnību un par tiesu. Ja viņš nebūtu uz tevi runājis, tu vispār nemaz nebūtu kristietis. Tu zini, ka tu kļūsi kristietis tāpēc, ka tu esi atdzimis caur svēto garu? Vai tu zini, kā tu nonāci Kristus draudzē? Bībelē rakstīts ar vienu garu kristīti par vienu miesu. Amen. Kāpēc tu negribi zināt, ka tas pats svētais gars, kas tevi dara par Dievu bērnu, kas tevi iedēsta draudzē, grib tevi apģērbt ar spēku, lai tu varētu kalpot viņam? Cita nav, ir viens gars. Viens Dievs svētais gars. Agri, es nezinu, ko viņš ar mani darīs. Viņš ar tevi neko nedarīs. Tu viņam uzticēsies un tu kalposi. Amen. Agri, bet ir cilvēki, kas nav saņēmuši svētā gara kristību un viņi sludina evaņģēliju un cilvēki paliek ticīgi pareizi, jo Dieva vārds ir dzīvs. Dieva vārds ir dzīvs. Tikai tad, kad tāds sludinātājs ar jums sāk sarunāties, jūs sapratīsiet, ka viņš īsti netic Dieva pārdabiskajai darbībai. Viņš īsti netic gara dāvanām, kas ir Bībelē rakstīts. Jūs atklāsiet, ka saprašanā par Dieva vārdu izskaidrošanā, viņam ir savdabīgs veids, kā viņš to dara. Bībelē rakstīts, ka Dievs devis savu svēto garu tiem, kas viņam paklausa. Amen. Jēzus teica mācekļiem, man jums daudz kas ir stāstāms, bet jūs to nevarat vēl nest, kad nāks viņš patiesības gars, viņš jūs mācīs un vadīs visā patiesībā. Amen. Kungs, es gribu būt tavs liecinieks un sludināt tavu vārdu, bet savu muti es tev nedošu. Citi vēl lieto tādu gudro izteicienu. Ko viņš runā? Džiberiš. Ķipa nekas. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Apustuļi valodas uzskatīja par zīmi tam, ka cilvēks ir saņēmis svētā gara kristību. Pēterīts točne. Apustuļi neuzskatīja, ka jaunpiedzimšana un ūdens kristība
ir iemesls ticēt, ka cilvēki ir saņēmuši kristību svētajā garā. Jēzus ir teicis, ka mums ir jālūdz, un mēs dabūsim. Viņš arī pateicis, ko mēs dabūsim. Mēs dabūsim spēku un būsim viņa liecinieki. Āmen. Tāpēc, man mīļie, es gribētu, lai jūs, tie, kas neesat saņēmuši kristību svētajā garā, lūgt, lai Dievs jūs apģērb ar spēku no augšienes. Dažiem no jums ir jālūdz pavisam vienkārši. Kungs, palīdz man beidzot noticēt tam, ka tu esi labs. Amen. Es esmu lūdzu Dievu par cilvēkiem, un Dieva spēks nonāk par cilvēku, un cilvēks, man gan reiz mūžā tāds bija piedzīvojums. No visām pūlēm cenšas saglabāt sev spēju runāt latviešu valodā. Burtiski cīnās. Latviešu vārdi vairs nesanāk normāli, mēle pinās, bet mēģina runāt latviski. Cik vien iespējams. To nesauc par ticību. To sauc par bailēm. Bet mana pieredze rāda, ka Dievs tiek galā arī ar bailēm. Vismaz ar manējām tika galā. Ar manējām tika galā. Jūs varbūt nedzirdēsiet mani daudz baznīcā lūdzam Dievu valodās, jo es neticu, ka man jālūdz Dievs valodās mikrofonā, ja man nav kas skaidro, ja man pašam nav skaidrojums. Patiešām. Es neticu. Es pat godīgi sakot, tūlītās atbrauks mums evaņģēlists, kurš jums teiks lūdziet Dievu garā, un es viņu tulkoju, bet es tā nekad jums neesmu teicis, un es arī neteikšu. Nopietni. Nē, tas nepadara viņu ne labu, ne sliktu, tas vienkārši parāda, kādā mācībā mēs dažādās esam. Un tas nav ne grēks, nekas, bet, ja Bībelē rakstīts, ja tev nav kas skaidro, tad lūdzu sev un tam kungam. Amen. Ja, amen. Un tas arī viss, bet es baznīcā šeit, stāvot priekšā, es ļoti daudz atļaujos lūgt Dievu valodās. Ļoti daudz atļaujos lūgt Dievu valodās, jo Dievs zina to, ko es nezinu. Dievs zina to, ko es nezinu. Es gribu būt Dieva instruments. Jūs ne? Es gribu būt Dieva instruments. Jūs ne? Tu ne? Tev negribās? Tev negribās izbaudīt Dievu svētā gara pilnību, zināt, ka tas, kas nāk caur tevi, nāk no paša Dieva un aiziet pie Dieva? Ka tev ir burtiski iespēja piedalīties. No labi. Kādreiz telefoniem bija vadi. Atceraties? Jūs nezināt, kāds telefons ar vadu? Bija vadi. Es, kad biju maz, domāju, kā tas vārds pa to vadu iet. Es vēl tagad nesaprotu, kā viņš tur pārveidojās kaut kādos tur tajos visos, kā viņš aiziet. Ja svētais gars ir viens telefona aparāts, un Dievs ir otrs telefona aparāts, jums tiek dot iespēja strādāt pa vadu. Es zinu, ka jums gribētos būt telefona aparātām. Es saprotu, jūs esat cienīgs un pelnījis, bet par vadu arī nav slikti. Ko? Dievišķa komunikācija, un tu viņā piedalies. Un tas nav nopelns, bet dāvana. Tas nav nopelns, bet dāvana. Ja es būtu ārā salicis, cik mēs te sēžam, virs 100 Mercedes, jaunos ar AMG paku, šaibas uz 22 vismaz, atnestu čemodānu ar atslēgām un teiktu, tā ir dāvana, ņemiet pa velti. Lielākā daļa no jums pat nepaprasītu, kur es naudu ņēmu. Un vīri teikt sievām, skrien fiks, kamēr viņš nav pārdomājis. Pareizi. Dievs saka, paklausiet man, palieciet pilsētā, gāriet, un jūs tiksiet apģērbti ar spēku no augšienes. Puikas, 12, vīri paliek un gaida. 120 kopā. Pat Jēzus mamma gaida. Bija rakstīts, viņi kopā ar viņiem bija, pat mamma gaida. Mūsdien cilvēks saka, Mercedes es varētu padomāt par svēto garu, man tāpat labi. Viņš dod svēto garu tiem, kas viņam paklaus.
Tiem, kas viņam uzticās. Man gribētos, lai atgriežās normāla lūkšana pēc kristības svētajā garā. Man gribētos, lai neviens, kurš nav kristīts svētajā garā, nepārtrauktu lūgt, ka Dievs viņu kristītu ar svēto garu. Apģērbt ar spēku no augšienes. Jēzus Kristus teica, es esmu nācis uguni mest uz zemes, un kā es vēlos, lai tā jau degtu. Amen. Jūs taču negribētu svinēt sev dzimšanas dienas, graužot čiekurs. Ko? Bet čiekurs vēl mežā drīkst lasīt? Nezinu, ka tur neko vairs nedrīkst ņemt, bet čiekurs vismaz drīkst lasīt. Čiekurs drīkst lasīt. Pa zemi. Neaiztiesiet tos, kas kokā. Ir vasaras svētki. Un es jums piedāvāju turpināt grauzt čiekurs, lai ēst debes kūks. Tu vari turpināt grauzt čiekurs, vai ēst debes kūks. Āmen! Ceļamies kājās. Varenais Tēvs, Kungs, tu redzēji, kā es šodien mocījos un svīdu žaketē un šlipsē par godu šiem svētkiem. Kungs, lūdzu, novērtē manas niecīgās ciešanas. Kaut druscīdiņ debes Tēvs, Kungs, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Dievs, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, Kungs. Tas, ko es šeit daru, ir nieks salīdzinājumā ar to, kā tu mocījies uz Golgātas krusta samaksādams, lai man būtu iespēja tuvoties un saņemt tavu garu no augšienes. Dievs, es pateicos par svētā gara kristību. Es pateicos par tavu garu, Dievs. Es pateicos par atklāsmi, ko devi savai draudzē, Tēvs. Un es tev lūdzu, Kungs, Dievs, atgriez draudzē slāpes pēc svētā gara spēka, Dievs. Es lūdzu atgriezt slāpes pēc svētā gara spēka, Dievs. Kungs, lai neviens nesamierinās ar to, kas ir, Dievs. Lai ir pateicība par to, ko tu esi devis, Tēvs, un atgriežās slāpes, Dievs. Es lūdzu, Tēvs, par tiem, kur nav kristīti svētajā garā, Dievs. Es lūdzu, Kungs, lai viņi nostājās tavā vārdā, Dievs. Lai viņi nostājās tavā patiesībā un meklē un gaida, Dievs, jo tu esi apsolījis, Kungs, jo šis apsolījums pieder mums. Un cik vēl tālu to aicinās, Tēvs, es lūdzu, Dievs, lai tu apģērbi ar svēto garu un spēku no augšienes savu draudzi, no jauna un no jauna, Dievs. Es lūdzu, lai tavs svētā gara spēks nāk pār tavu draudzi, mans Dievs. Es lūdzu, lai izsalkums atgriežās tavos bērnos, Tēvs. Es lūdzu, lai tu atjauno svētajā garā tos, kas ir iemiguši, Dievs. Lai tu atjauno svētajā garā tos, kas ir paguruši, mans Tēvs, Dievs. Lai dod drosmi tiem, Kungs, Dievs, kas kalpo tev no sirds, Tēvs, to darīt vēl vairāk, Tēvs. Bet es tev lūdzu, Kungs, par tiem, kas ienāk draudzē, kas pazīst tevi. Kungs, kas jau vai nu ir kristījušies ūdenī, vai vēl nav kristījušies ūdenī, Dievs. Bet lai no pirmās dienas, kā viņi iepazīst tevi, Dievs, es lūdzu, Tēvs, lai tu dod viņiem ilgas lūk pēc kristības svētajā garā, Dievs. Ilgas pēc kristības svētajā garā, mans Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Halleluja, Tēvs. Un es tev lūdzu pat šajā brīdī, Dievs, kristīt cilvēks ar savu svēto garu, Dievs. Kristīt cilvēks ar savu svēto garu, mans Dievs Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Kungs Dievs Tēvs. Amen. Amen. Amen.